Labs vakars jūsu mājās! Kā jau ierasts, katru pirmdienas vakaru mēs rodam atbildes uz 20 jautājumiem erudīcijas spēlē VIP. Šovakar mums ģimeņu spēks. Savējos pulcējuši Kārlis un Normunds. Veiksmi. Lai veicās! Es sākumā pieteicu, ka mums šodien ģimeņu spēks ir. Kur ir jūsu dāmas? Mājās. Dāmas jūt līdzi, mūsējā dāma, manējā dāma jūt līdzi, un ir tā, kas īstenībā arī sūtīja šurp. Tā, kas ir, super. Tātad to nosaka dāmas tā, tu, jūs braucat, jā? Jā. Tā ir. Okay. Vediet mājās finālu un beigās iespējams ne punktus, bet latus. Ja runājam par ģimenēm, man vismaz ir tāda iekšēja sajūta, ka, ja jūs reiz kā ģimene šeit esat atnākuši, tad arī, manuprāt, jūs katru pirmdienas vakaru pie televizoru visu kopā skatāties. Tā nav? Vairs ne tie gadi. Vairs ne tie gadi, jā? Skatāmies, bet katrs savā mājā tomēr, bet skatāmies. Man prieks, ka mūsu spēli jūs saved kopā. Man patiesas prieks. Katrai komandai šajā pusfinālā būs 10 jautājumi. Katrs jautājums būs 100 punktu vērts. Atbildot nepareizi, izmantojot papildu iespējas, jūs zaudējat punktus. Uzvar tā komanda, kur saglabā visvairāk punktu. 4 jautājumi būs ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespējām, 1 jautājums bez papildu iespējām. Pārdomu laiks 30 sekundes. Kurā gadījumā spiediet pogu, tad es zinu, ka jūs esat gatavi atbildēt, un es jums arī tad došu papildu iespējas, ja tādas būs. Ja jūs nenospiediesiet pogu pusminūtes laikā, tad papildu iespējas, ja tādas jautājumi ir, es vairs nedošu. Viss ir skaidrs? Džentelmeņi, drīkst elpot. Paldies! Mums jānoskaidro, kurš sāks spēli. Es tā saprotu. Man jāizvēlas tas smagais jautājums. Ļoti labi. Esam vienojušies. Kāli man labo vai kreiso roku? Labo. Labo roku. Armand, jūs sākat. Paldies! Lai veic. Ļoti patīkami. Lai veicas! Arī jums pēc tam. Paldies. Trīs brāļi. Ko jūs darat tad, kad jūs satiekaties? Spēlējam erudīcijas spēles. Ei, nu beidziet, Normund. Tā ir viena no šīm reizēm. Tiešām, jā? Tiešām. Kurš uzdod jautājumus? Vecākais. Vecākam pienāks. Vecais rulē uz autobusu un izdomā jautājumus, jā? Jā, taisni tā. Perfekti. Ideāli. Valters Dzelme, kapteiņa vecākais brālis, beidzis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumi, strādā par autobusu vadītāju, brīvā laika intereses, krustvārdu mīklu minēšana, ceļošana, darbojas amatieru teātrī. Ir 2 meitu tēvs un 4 mazmeitu vectēvs. Armand, jūs esat Barkavas pamatskolas direktors. Taisnība. Manuprāt, skolotājiem ir viens ļoti liels pluss, un es negribētu to nosaukt par mīnusu, bet tomēr tāda zināma atbildība. Tas, ka jums jūt visu pamatskolu līdz, visi bērni un meitenes, buikas, turīkšķus, viņi vecāki arī, bet viņi arī skatās, ka piemēram, visi jāzina, kā skolotājiem. Skatās un vēr. Jā. Ai, kāda atbildība. Bet es domāju, ka jūs tiksiet pāri, vai ne? Es arī domāju. Jā? Normunds Dzelme, komandas kapteinis, dzīvo Madonā, izglītību iegūs Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā un Rēzeknes augstskolā. Profesijas – mākslinieks, noformētājs, darbmācības un ekonomikas pamatskolotājs, strādā Madonas novada, Barkavas pamatskolā ir skolas direktors, kā arī māca zēniem mājturību un tehnoloģijas. Kāda jums ir taktika? Tā stratēģija ir tāda, vismaz 300 punktu katram pa simtiņam. Tas ir minimālais plāns. Ja Barkavas skolēni to nesapratīs. Nesapratīs, tas ir minimālais. Vismaz 500 punktu, tas jau būs tāds optimāls. Nu, un virs 700, tas būs maksimālais. Domājam uz maksimālo. Domājat uz maksimālo? Uz maksimālo. Pirmais jautājums būs par dziesmu svētkiem. Drīz tuvojās. Kā sauc dziesmu, kas 1985. gadā dziesmu svētku repertuārā nebija iekļauta? Gaismas pils. Tomēr noslēguma koncertā tā atskanēja kopkora izpildījumā, turklāt 3 reizes atkārtot. Gaismas pils. Gaismas pils varētu būt. Bija, kad kori negāja nost, kamēr neuzsauca šito te Vīgneru, un Vīgners nenodiriģēja gaismas kori. Zigfrīds Dzelme, kapteiņa brālis, mācījās Latvijas Republikas lauksaimniecības tehnikumā, strādā sadalas tīklu Ziemeļaustrumu reģionā brīvajā laikā, kamēr bērni Anglijā audzina mazdēlu. Regulāri stabilā entuziastu kompānija apmeklē melno pirti, zina ne visu no visa, bet pietiekami daudz. 85. gadā ir 18 sekundes. Mēs, nospiedi. Mēs punktus ņemam? Ne. Es domāju, ka nenāk. Mēs ar diezgan lielu pārliecību gribam sacīt, ka tā bija Gaismas pils. Zigfrīd, jūs dejojat vai dziedat? Dejoju.
80. gada dziesmu svētkos. Un šo epizodu, kāpēc jūs tik labi atceraties? Es biju tikko atnācis no armijas un domāju tā, kā vajadzētu iet atkal uz Daugaviņu padejot, lai tiktu uz nākošiem dziesmu svētkiem, bet neaizgāju, nepadejoju, bet to es atceros, kad bija, ka Vīgnerus sauca diriģēt Gaismas pili. Kori negāja no estrādes, kamēr netiks nodziedāta Gaismas pils. Un jūs vīri dziedājāt līdzi. Atbilde ir pareiza. Gaismas pils. Prieks. Pirmais solis ir spērts. Otrais jautājums. Labi. Pasaules valstis. Kura valsts 2008. gadā izstājās no Neatkarīgo valstu savienības? 8. gadā NVS. Kazahija ir vēl NVS? Nu, būs jāņem papildus Gruzija iespējas. nebija no sākuma NVS-ā. Gruzija nebija 2008. gads. Sekundes. Nesen. Spieskaisies. 5 gadi. Nevēl 5 gadi. Vai nu Gruzija vai... Cits man prātā. Nu labi, šobrīd spiežam nost. Mēs ņemsim papildus iespēju, ņemsim vidēju. Jā. Ņemsim vidēju, 30 punktu papildus iespēju. Tā ir viena no aizkaukās valstī. Gruzīt tā Mums būs. arī šobrīd ir 30 sekundes vēl. Mums ir 30 sekundes. Jo citas nebija NVS-ā, man tā lieka. Nē, tā ir Gruzija. Apstājāmies un palikām pie varianta, ka tā varētu būt Gruzija. Gruzija. Valter, Zigfrīd, vai Normunds vienmēr ir bijis visos laikos tāds, kas... Direktors. Brauc darīs to, tas darīs to. Direktors. Reizēm gadās. Direktora kundziņš. Reizēm gadās. Gruzija ir pareizā atbilde. Ļoti labi. Trešais jautājums. Ievērojami cilvēki. Komponists Raimonds Pauls 1992. gadā kļuva par nopelniem bagāto skatuves mākslinieku vai Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli. Es domāju, ka drīzāk Nopelniem bagātais viņš noteikti bija krietni PSRS nopelniem bagātais iespējams, viņš ka bija. 92. gadā viņam iedeva Zinātņu akadēmijas goda liecekli. Pagaid, nespied mums vēl 18 sekundes. Jo viņš jau bija noteikti PSRS nopelniem bagātais. Noteikti, jā, bet kādā veidā viņš varēja zinātnes lauciņā darboties, nezinu, bet noteikti ir, un ja papildu iespējas nav, droši vien, ka kā skatuves mākslinieks viņš jau bija laureāts un gratulēts līdz tam brīdim. Mēs sakām, ka Raimonds Pauls 1992. gadā ir kļuvis par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli. Cik Barkavā ir audzēkņu pamatskolā? Mazlietiņ zem 100. Mazlietiņ zem 100. Tas tāds viens normāls koris. Jā. Jūs sapulcēties vienu vietu visu skolu. Tas notiek 1. septembris, ja? Jā. Ziemassvētki. Ziemassvētki. Lieldienas. Lieldienas, dziesmu svētki. Volejbols. Volejbols, sporta sacensības. Tad ziniet, ka arī šobrīd viņi ir sapulcējušies vienu vietu un gavilē. Un jūt mums līdzi. Jo direktoram ir taisnība. Atbild ir pareizi. Jums ir 970 punkti. 4. jautājums. Kino. Uzdodamies filmā par latgaliešiem, daži lauž valodu kā čivļi. Tā recenzijā par kādu Rīgas kinostudijas spēlfilmu rakstīja Viktors Avotiņš. Kā sauc šo filmu? Latgaliešu filma, latgaliešu valodā. Latgaliešu valodā puika ir. Puika un cilvēka bērns. Cilvēka bērns, ne puika, bet cilvēka bērns. Uzdodamies filmā par latgaliešiem. Paga par latgaliešiem. Bet likteņdzināšu, tur tas Van Gogs, tas tā arī. Spiežam šobrīd nost. Punktus mēs ņemsim kuru? Lielo vai mazo iespēju? Grūti pateikt. Varētu varbūt, ņemsim 20, bet vai palīdzēs? Gan jau palīdzēs. Labi, mēs ņemam 20 punktu papildus iespēju. Lūdzu. Filmas scenārija ir Jāņa Klīdzēja tāda paša nosaukuma romāns. Cilvēka bērns. Cits nav. Cilvēka bērns. Mēs starp filmu Puika un cilvēka bērns šobrīd izšķiramies pa labu cilvēka bērnam. Kārli, es zinu, ka jūs neguliet. Kāds ir jūsu variants? Mēs pievienojamies, tas ir cilvēka bērns, jā. Kārlis pievienojas. Tas ir cilvēka bērns. Atbilde ir pareiza. Omulīgie brāļi Dzelmes pēc brītiņa būs atpakaļ. 5. jautājums. Daba vēsture.
Kā sauc dabas parādību, kuras laikā Pompejās gāja bojā romiešu zinātnieks un rakstnieks Plīnijs vecākais? Nu, kas tas varētu būt? Izvirdums? Jā. Izvirdums. Tur mums vēl visas Pompejas gāja taču bojā. Jā. Nu, kur tu? Vezovs. Mēs teiksimies papildu iespēju mēs ņemsim. Bet mēs domājam, droši vien, ka vidējo, bet šobrīd Domā. romiešu... Nē, papildu iespēju ņemsim. Tie ir prasīts, kā sauc dabas parādību. Tas ir vulkāna izvirdums. Dabas parādība. Nu, Valter? Atbildēsim? Vai ņemsim? Riskēsim? Vai ņemsim? Ņemsim mazo 10. Davai. Nu, paņem 10. Īsti nav pārliecības, un es gribētu 10 punktu papildus iespēju. Varbūt abi breči, kas vienā balsī visi kliedz, ka vajag ņemt to Izvirdumu. 10 punktu papildu iespēju. 10 punktu papildu iespēju. Uzskata, ka reizē ar Plīniju vecāko gāja bojā aptuveni 25,000 cilvēku. Tad paliekam pie vulkāna izvirduma. Uz 5. jautājumu mūsu atbilde, ka šī dabas parādība ir vulkāna izvirdums. Es jums uz abiem, jūs samaināties, gribu uzdāvināt grāmatiņu, kā ietekmēt cilvēkus. Un likt viņiem mainīt domas. Jūs abi jau 2 jautājumos spurdat, ka tā ir pareiza, un Normons, nē, mēs te paņemsim vēl 10 punktus un vēl kaut kā. Šī grāmatiņa jums lieta noderēs. Ejam tālāk. 6. jautājums. Sporta vēsture. Vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā, ko boikotēja PSRS un tās satelīta valstis, piedalījās 140 valstu sportisti. Iepriekšējās vasaras olimpiskajās spēlēs Maskavā piedalījās 80 vai 180 valstu sportisti. Drīzāk. Maskavā bija 80. gadā. Jā, un viņas arī boikotēja. Piedalījās 140 uz Maskavas. Tur arī boikotēja. Bet 80 drusku pa mazu izskatās. Papildu iespēju diezin vai mēs ņemsim, vēl nesteidzies. Papildu iespēju diezin vai ņemsim ir 2 atbildes, izvēlēsimies vienu no. Es saku, tas lielākais skaits, jo boikotēja kā vajadzētu mazāk, bet ņemsim Plačgārnu un ņemam lielāko. Jo tur boikotēja mazāk. Losandželosu jau boikotēja visas komunistiskās tās. Nu, mēs paliekam pie atbildes varianta viena no 2, kad šajās olimpiskajās spēlēs piedalījās 180 valstu sportisti. Kāli, kā jūs domājat? Mēs domājam tomēr tikai 80. Kālis domā 80. Kāpēc 180? Vienkārši Kāpēc? Kas tur vispār par boikotu tur? Lielākā cipara, ja boikotēja, loģiski vajadzētu būt mazākam ciparam, bet domājam, ka varbūt tas ir gāžamais jautājums, un tāpēc ņemam lielāko ciparu. Gāžamais tas nav. Vienkārši komunisti vairāk boikotēja Ameriku nekā kapitālisti boikotēja Maskavu. Kapitālistiem ļoti nepatika Krievu iebrukums Afganistānā. Jā. Ļoti nepatika. Nu tad... Viņiem nepatika tik daudz, ka piedalījās 80 valstu sportisti. Nu jā. 840 punkti, 7. jautājums. Latvijas pilsētas. Kura Latvijas pilsēta atrodas 12 km attālumā no Aizkraukles? Skrīveri. Ļaviņas nav. Vai Koknese? Skrīveri. Koknese. Jaunjelgava pāri upei cik? Pāri Daugavai arī varētu būt. Ņem Jaunjelgava 10 punktus. Kaut kas Jaunjelgava varētu būt, jo Sērene tur ir kaut kādi 6 Tie nav pilsētas. Es saku, Nē, Jaunjelgava ir pilsēta. Jaunjelgava Ņem varētu 10 būt. punktus, Domāju, ka tas ir otrs kas, bet ņemsim papildu iespēju paņemt mazo. Viņi pateiks, kurā krastā un uz Rīgu vai uz Daugavpili. Ņem 10, bet tā ir Jaunjelgava, manuprāt. Labi, mēs ņemam šobrīd mazo papildus iespēju 10 punkti. Kurzemes hercoga Frīdriha atraitne Elizabete Magdalēna apdzīvoto vietu, kas vēlāk kļuva par aptriņķu centru, nosauca par Frīdrihštati. Jā, Jaunjelgava tā būs. Jaunjelgava bija Frīdrihštati, man liekas. Tā būs Jaunjelgava. Zināt, to nezinu. Pārliecināts neesmu, bet domāju, ka spiežam pogu. Jaunjelgava. Un mēs uzskatām, ka 12 km attālumā no Aizkraukles Daugavas otrā pusē, kreisajā krastā atrodas pilsēta Jaunjelgava. Jaunjelgava. Valter, piedod lūdzu, pārtraucies, sāku aloties. Es tā kaut kā stereotipiski domāju, ka visi tie, kas ir šoferi, viņi vienkārši automātā zina. 12 km no Aizkraukles, tā ir Jaunjelgava, viss skaidrs tur tā. Tā ir vai nav? Ir tā, jā. Vai ne? Jūs jau pat zināt, cik sekundes, kurā krustojumā, kurš luksafors beigs. Kurā maršrutos jūs braucat? Es Pļaviņa apkārtnē braukāju. Pļaviņa apkārtnē? Jā. Tas pats vien jau ir. Nē, bet tu ar dziedātājiem esmu braucis uz Jaunjelgavu un valsts izbraukājis. Labi. Dziedātājus vadot. Nu, ja jūs braucat tagad uz Jaunjelgavu, nākamreiz ar dziedātājiem vai dejotājiem.
tad ziniet, ka viņi agrāk sauc par Friedrichstati. Atbilde ir pareiza. Jums ir, kungi, 830 punkti. 8. jautājums būs par mitoloģiju. Leģenda vēsta, ka Babilonijas valdnieks Nebukadnecars sapnī redzējis milzi, kura galva, krūtis un rokas bijušas kaltas no zelta, sudraba un dzels. No kāda materiāla bija veidotas milžu kājas? Zelts, sudrabs, dzels. Būs jāņem papildus iespēja. Nu, kāda materiāla? Kas tas varēja būt? Akmens? Varētu būt arī cilvēka miesa, pat nebūt, ne? No materiāla. Kas cilvēka miesa materiāla? No kāda materiāla? Kas tas cilvēka miesa materiāla? Ņemsim papildus iespēju. Spied visu. 50, man liekas. Ņemsim 50, jo jautājums ir pietiekami sarežģīts, kad ar 20 punktiem varētu būt pa maz. Mēs ņemam 50 punktu papildus iespēju. Piedod, lūdzu, es jau kuru jautājumu. Tagad es nolasu jautājumu, jūs sākat domāt, tad normāli jūs izlēmjat, ņemsim vai ņemsim, ja pašā sākumā papildu iespēju. Jā, vai var uzreiz paņemt jautājumu vai? Normāls menedžments. 50 punktu papildu iespēju, ja? 50. Ar šo materiālu visbiežāk saskaras keramiķa rokas un podnieka ripa. Mals. Nu, izmantojam 28 sekundes. Varētu būt šamots, varētu būt māls, bet mēs šobrīd droši vien, ka paliksim pie māla. Labi, spiežam. Jā, māls tas būs. Tā, papildus iespēja uzveda mūs uz pareizā ceļa un esam ļoti pārliecināti, ka šis materiāls būs māls. Māls ir pareizā atbilde. Vēl 2 jautājumi, kungi, jums ir 780 punkti. Ļoti labs rezultāts. Labs cipars, labs. 9. jautājums. Termini. Kā mēs saucam produktu, kas nodrošina peļņu biznesmeņiem, kurus Ziemeļamerikā dēvē par eļļas vīriem? Nafta. Produktu, kas nodrošina peļņu biznesmeņiem, kurus Ziemeļamerikā dēvē peļņas vīriem. Nu, nafta tā ir. Varētu būt nafta. Loģiski varētu būt nafta. Nafta, no varētu... 40 punktus negribas. Es manuprāt, nafta. Iekšējā tā balss intuīcija saka, ka vajadzētu būt nafta. Ziemeļamerikā olīvas neaudzē. Skaties sekundes. Redz. Tā ir nafta. Nē, starp olīvā un naftu, man liekas, ka paliksim pie vairāk ticamās versijas, kas varētu būt, ka šis produkts ir nafta. Rapsis. Varbūt rapsis, bet mēs domājam nafta. Nafta. Jūs turat kanti godam. Nafta ir pareizā atbilde. 5. 10. jautājums. Vēsture, ģeogrāfija. Kā sauc Latvijas teritorijā esošo salu, kurā ievērojamais dāņu astronoms Tycho Brahe, Giordano Bruno laikabiedrs, plānoja uzcelt observatoriju? Man liekas, ka Morits sala. Kurā laikā tas bija Giordano Bruno laikabiedrs? Pasarg Dievs, tik vecus laikus observatorija man saistas ar Morits salu. Morits sala, tur ir nosaukums tik Morits sala. Nē, ka ir lasīts observatorija un Morits sala. Nu tagad tā, vispirms mēs izdomājam, vai mēs paliksim pie Morits salas un mēģināsim trāpīt uz 780, vai paņemsim... Nu labi, spied nos, kaut ko mēs ņemsim. Mēs ņemsim ar mazo iespēju. Mazajā nekas nebūs 30 ņem. Dosim iespēju otrai komandai, kas spēlē pēc mums, tikt varbūt tās pie augstāka rezultāta. Mēs ņemsim vidējo 30 punktu papildus iespēju. Salas teritorijā atrodas Daugavas muzejs. Doles sala Daugavas muzejs būs. Izgaršojam 26 sekundes vēl. Pārliecināmies, ka tiešām Daugavas muzejs ir Doles sala. Nu tak Daugavas muzejs, Doles salas ir Daugavas muzejs. Nu esmu pārliecināts, bet vēl 17 sekundes ir pat arī pie salas pils kaut kur ir, man liekas, arī brūnā zīme, ka tur ir Daugavas muzejs. Jā. Un mūsu atbild uz pēdējo 10. jautājumu, ka šī sala, uz kuras ievērojamais dāņu astronoms Tycho Brahe, Giordano Bruno laikabiedrs, savulaik plānoja uzcelt observatoriju. Šī sala saucās Doles sala. Gribiet raksturot situāciju no savām pozīcijām. Zigfrīds pēc definīcijas vienkārši zina. Savukārt Valters saka, nu, ka brauc pāri Heisam, tur ir zīme. Normans vienkārši stādās aplausos. Doles sala ir pareizā atbilde. Džentelmeņi, 750 punkti. Maksimums un uz augšu. Protams, ļoti labs sasniegums. Arī šajā pusfinālā skatītāja dažas sekundes ir veltīts akurāti tikai un vienīgi jums. Jautājums šovakar skan šādi. Starp Āfriku un Eirāziju ir variants A – Suecas kanāls vai variants B – Ālandes kanāls.
Tagad esat tikuši skaidrībā A vai B, pareizo atbildi sūtiet īsziņā. Tajā rakstiet VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un uz numuru 159. Un tās Virsdiņa ģimene. Kā pretinieki spēlēja brāļi? Labi spēlēja. Labi spēlēja. Jūs tikāt līdzi? Tas gāžamais jautājums viņas iegāz, teiksim tā. Mums varbūt tas nebūtu iegāz, bet principā diezgan līdzvērtīgi, jā. Vai jūs arī... Jums ir versija, ka ir gāžamie jautājumi un negāžamie jautājumi. Ne, to viņi nosauca par gāžamo jautājumu. Tas nenozīmē, ka tas bija gāžamais. Kur jūs izpratnē ir gāžamie jautājumi? Tad jau redzēsim. Būs katram savs. Jāredz jau situāciju. Jūsu iniciatīvai atrasties šeit ir Kārlis, priekšgalā. Mana sieva. Pareizi, es ļoti aizmirsu. Kā viņa vārds? Anna. Anna, sveiciens Annai. Un tā vīri fināls, un tad arī lati. Paga finālu. Svētniekiem ļoti labs rezultāts. Labs rezultāts, tiešām labi. Pirmais jautājums būs par ievērojamām celtnēm. Kurā Kurzemes pilsētā atrodas celtne, kas Hanoverē izstādē Expo 2000 kalpoja kā Vatikāna paviljons? Ir katolis, jā, mums ir katolis. Es esmu katolis un tad jau droši vien spiedījos. Es diezgan pārliecināts, ka tā ir Liepāja. Tā ir baznīca Liepājā. Baznīca Liepājā. Kāli, jūs tur esat bijis? Nē, neesmu. Es Liepājas sen salīdzinoši neesmu bijis. Prioritātes vasarai. Atbilde ir pareiza. Tā ir Liepāja. Otrais jautājums. Vēsture. Pirmā plaša patēriņa prece, kuras iegādēja 1989. gada vasarā tika noteikta talonu sistēma, bija ziepes vai alkoholiskie dzērieni. Ja man bija priekš alkohola, tad es neko par to nezinu. Māris Zvirgstiņš, kapteiņa brālis no Salaspils, dzimis Bauskā, bērnību pavadījis Cēs pusē Āraišos, ko arī uzskata par skaistāko vietu pasaulē. Bērnībā vēlējies kļūt par pavāru vai celtnieku, bet no sapņa sanācis programmētājs, kas audzina divus neprogrammējumus dēlus, interesē ģeogrāfiju un matemātika. Taloni bija visiem, vai ne? Taloni bija. Vēl bija cukuram. Gan jau kaut ziepēm, ne? Bet alkohols bija svarīgāka valūta. Ziepes trūka, zobu pasta trūka, viss trūka. Cukurs. Indulis Zvirgzdiņš, kapteiņa tētis, dzīvo Madonā, izstudējis matemātiku, bet pievērsies vēsturei. Ilgus gadus strādājis Madonas muzejā, ir labs sava novada vēstures zinātājs. Tēvs 3 dēliem un vectēvs 4 mazdēliem. Patīk ceļot, braukt ar riteni un lasīt. Ziepes, tās būs ziepes tomēr. Un tad pēc tam tur tiem taloniem tika importēta lieta ziepes, jā. Bet Dobelē ražoja. Kāli? Mēs minēsim, ka tās ir ziepes. Minēsiet? Papildinās nav. Šis ir gāžamais jautājums vai nav gāžamais? Droši vien, ka var izrādīties. Droši vien, ka var izrādīties. Tātad jūs domājat, ka ziepes bija lielāks deficīts nekā stiprinātais vīns, piemēram? Bet tas sadalījums pēc vajadzībām. Vairāk cilvēkiem oficiālajām vajadzībām. Katrai personai vajadzīgs. Kārlis Zvirgzdiņš, komandas kapteinis, dzimis Cēsīs, dzīvojis Madonā, dažus gadus strādājis Vācijā, bet par savu vietu sauc Rīgu, kur pēc vēstures studijām nonācis darbā Latvijas valsts vēstures arhīvā, kurā uzkrātās pagātnes liecības joprojām pārsteidz un aizrauj. Interesē arī valodas literatūras slēpošana un slēpņošana. Pirmā plaša patēriņa prece, kas bija uz taloniem, tas nebija ne degvīns, ne tabaka, ne cukurs, ne veļas pulveris. Vairāk neatceros, kas tur vēl bija uz taloniem. Bet gan ziepes. Atbilde ir pareiza. Uzminējāt, jā, Kārli? It kā tas laiks jau atskaņā ir, bet... Nedzērāji, mēs sakam, ka ziepes, jā. Arī. Trešais jautājums. Kino vēsture. Štirlica lomai daudzsēriju televīzijas filmās 17 pavasara mirkļi sākotnēji bija apstiprināts Gunārs Cilīnskis vai Pauls Butkevičs. Visvairāk uz Cilīnskis. Butkevičs bija, vispār viņš spēlēja visur, kur daudzās, bet tādās otrā plāna lomās varētu teikt. Drīzāk tomēr Gunārs Cilīnskis. Tad minam štāpat vai viņam papildu iespēju? Man arī nav viens, tas, ka Butkevičs visādās filmās visu kaut ko tādu ir līdzi. Lai iet Cilinskis spied pogu, un tas būs iegāzušais. Es šoreiz paļaušos uz padomdevējiem, kur saka, ka tas tomēr būs bijis Gunārs Cilinskis.
būs bijis Gunārs Cilīnskis. Brāļi, kā jūs domājat? Mums īstas pārliecības nav. Mēs ar Gunāru Cilīnsku un Paulu Butkeviču šobrīd šaubāmies. Viņi šaubās. Viņiem nav īstas pārliecības. Mēs jau arī šaubamies. Jūs arī šaubaties, Indula? Nu, protams. Es Paulu Butkeviču tajā filmā atceros tāds ar ūsiņām, tāds, kā jau visi tur ar skeletu galvu uz pieres. Viņš bija sakarnieks, manuprāt, Štirlicam. Es viņu, kaut gan tā ir mana jaunība, ne jaunība, mani pusmūža gadi, es viņu neskatījos. Bet Pauls Butkevičs bija sākotnēji domāts kā Štirlics. Ja Pauls Butkevičs bija tajā filmā, tad jā, jo es zinu, ka lasīju, ka nosvieda no Štirlica un ielika pa Vācovu. Džentelmeņi, 900 punkti. Labi. Negrauziet tēti. 4. jautājums. Ka neskatījās kīno. Dziesmu svētki. Nosauciet rakstnieku pirmo latviešu dziedāšanas svētku organizētāju Dikļos 1864. gadā. Mācītājs Neikens. Neikens arī domāju. Juris pie tam. Labi, spied. Vēsturnieki, jā, nu ko tad es? Nu, šeit būs atbilde Juris Neikens. Juris Neikens. Kārli, jūs strādājat arhīvā? Jā. Ko jūs darāt arhīvā? Jūs ar pinceti šķirstat tās senās grāmatas, lai neizsūku? Nē, tik rūpīgi mēs neesam un tik piesardzīgi attiecībās ar dokumentiem, teiksim tā. To ar pincetēm strādā laboratorijā vairāk, kad ir jārestaurē kādi dokumenti, bet mēs tajā vietā, kur es strādāju, tā ir vairāk tāda, dokumentu sagatavošana priekš interesantiem izmantošanai. Juris Neikens ir pareiza atbilde. Cimzes semināra audzēknis. Jā. 900 punkti jums joprojām, esat vadībā, bet vēl 6 jautājumi. 5. Pasaules valodas. Angļu valoda ir vienīgā vai viena no oficiālajām valsts valodām 59 pasaules valstīs. Nosauciet valodu, kurai piešķirts oficiālas valodas status 29 pasaules valstīs. Franču, spāņu, portugāļu. Portugāļu, es domāju, ka nebūs tik daudz, bet spāņu ir varbūt pat vairāk varētu būt, ne? Franču. Nē, bet spāņu pat vairāk. Franču. Te ir jāņem vieni punkti. Cits, es domāju, nekārts tur ir. Uz kuru iesim? 30? 30. Labi, spied. Tad ņemsim 30. Mēs ņemsim 30 punktu papildies, vai mums ir varianti. Bet tad redzēsim. Tā ir oficiālā valoda Kongo republikā, Džibutijā un Seišelu salās. Kongo nav beļģu? Franču tad jau. Nē. Džibutī un Seišelu salas. Es teiktu, ka franču. Es teiktu franču arī, kad šeit gadījumā. Ņemt vēl 10 punktus. 10 punktus. Varbūt 50 būtu. Kur ir Seišelu salas un Džibutī? Nav neaucis. Spied. Jā. 10? 10. Nu labi, mēs par 10 punktiem. Jūs tad ko šaubaties? Nu šobrīd jau laikam tomēr vairāk uz franču. Franču velk, jā? Jā. 10 punktu papildus. Lūdzu! Šī valoda ir plaši izplatīta arī Maurīcijā un Mauritānijā. Tomēr šajās valstīs tai nav oficiāls valodas statusa. Maurīcija un Mauritānija bija franču ietekmes sfērā. Tā kā var spiest, teiksim, ka tai tomēr būtu jābūt franču valodai. Tad vajadzēja sākt ar 10 punktiem. Varbūt vajadzēja sākt ar 10 punktiem. Māris pārāk kā jokadī. Tu taču mani gribi, vai ne, Kārli? Kā lūdzu? Tu taču mani gribi, vai ne? Vēl neesmu pārliecināts. Pagaidiet. Es negribēju būt negrāmatu. Es gribēju, lai jūs Annai aizvedat vienu kārtīgu, jautru un šarmantu sieviešu romānu. Paldies. Viņš saucās, tu taču gribi mani, vai ne? Sveiciens Annai vēlreiz. Vēlreiz. Atbildi ir pareiza. Tā ir franču valoda. 860 punkti. Īsti jau tā baigi tērēties vairs nevar. Jā. 6. jautājums. Termini. Ko var novērot gan debesīs, gan uz graudzāļu stiebriem? Rūsa, nausta, kolhoznieks. Miltrasa. Rasa, miltrasa. Rasa droši vien. Bet ko debesīs Rūsa var redzēt? Debesīs nevis. Rūsa. Mākslas, mākoņus. Šitais ir. Saules. Graudzāļu stiebri. Mākoņi. Kaut kādus kukaiņus, kas ir kaut kā saucās. Migliņa.
Bet debesīs. Varbūt tur kādu. Būs papildu iespēja jāņem. Papildu iespēja jāņem. Nekā. Tas ir. Kas tas varētu būt? Kukaiņu vidū gan debesīs, gan sēž uz graudzāju stiebriem, bet tas droši vien nav pareizais variants. Kāli, jums ir bezcerīgā situācijā papildu iespēja. Ja tāda jums ir šī situācija. Mēs ņemam papildu iespēju noteikti. Nereti to var novērot uz dzelzs priekšmetiem. Debesīs rūsavs. Jā? Jā, rūsa debesīs. Jā. Kas ir uz stiebriem? Nu, ir tāda slimība, kaite. Nu, labi. Tad atbildam, spied punktus. Nē, spied pogus. Un atbildam, ka tā būs rūsa. Brāļi zināja. Gavilēji tur turēja par jums īkšķus. Mēs zinām. Malači. Patērējāties, bet vismaz nepazaudējāt 100 punktus. Rūsa ir pareizā atbilde. Es domāju, ka jūs esat viensprāts ar manīm, ka ģimenē ir liels spēks. Zvirgzdiņa ģimene pēc brītiņa būs atpakaļ. 820 punkti, 7. jautājums. Sports. Nosauciet latviešu vieglatlētu sudraba medaļas ieguvēju vasaras olimpiskajās spēlēs Pekinā. Pekina bija pēdējais pats. Jā. Nē, pēdējais jau bija Londona, tad bija Kovals pēdējais. Ja pēdējais bija Londona, tad bija Kovals un pirms tam bija Vasiljevskis. Jā. Tad tas bija 2008. gadā. Jā, pareizi, tur bija iepriekšējiem par Gruziju jautājums. Tas ir 2008. Jā. Spied, Anolī jāvajag. Viss beidzās. Beidzās. Es jums arī papildu iespējas vairs kā vērošu, piedošanu. Labi, tad es teikšu, ka tas bija šķēpmetējs Kovals. Tas bija Ainārs Kovals. Brāļi, kā jūs domājat? Mēs domājam tieši tāpatās, lika lielas cerības uz Vasiljevski, bet izrāva medaļu Kovals. Jā, visi lika cerības uz Vasiljevski, bet medaļu izrāva Ainārs Kovals. Manuprāt, pēdējā metienā piekāpjoties tikai Torkildsenam. Atbilde ir pareiza. Ar jums ir viss kārtībā. 8. jautājums. Vēsture politika. Par kuras valsts premjerministru kļuva Kijevā dzimusī Golda Meira? Tad Spiedam Izrēla, jā? Tā ir Izrēla. Induli? Nu, ir tā. Jūs tā pēc ziņu slējām atceraties vai personīgi pazīstat, ne? Nē, man taisni pēdējās pāris dienas ar šo tēmu bija maz drusciņi sasaistes. Atbilde ir pareiza, ļoti pārliecinoši. Kungi, jums joprojām ir 820 punkti. Vēl 2 jautājumi. 9. Pasaules valstis. Platības ziņā lielākā valsts Dienvidamerikas kontinentā ir Brazīlija. Nosauciet iedzīvotāju skaita ziņā lielāko valsti Dienvidamerikā. Meksika. Meksika nav Dienvidamerikā. Brazīlija nevar būt, vai Argentīna. Kas vēl? No Čīle nav. Čīle nav kaut kādas vienkāršas. Brazīlija vai Argentīna? Tur ir Brazīlijā vairāk latviešu. Ņemsim papildu iespēju vai ņem? 20 punkti, jā. 20 punkti papildu. Padomājiet vēl bišķiņu tad. Jā. Labi. Kārli? Mēs ņemsim papildu iespēju. Jūs varat atļauties. 20 punktus mēs vēl varam atļauties. 20 jūs vēl varat. Oficiālā valoda šajā valstī ir portugāļu valoda. Nu, tad ir skaidrs, var spiest. Tur latvieši arī vairāk ir. Latvieši, kā saka, latviešiem ir savs devums tajā, ka tur ir visvairāk iedzīvotāji. Jo tā ir Brazīlija. Nu jā, ja runājam par Dienvidameriku un portugāļu valodu, citu variantu arī nav. Brazīlija ir pareizā atbilde. Šis bija laikam tas gāžamais jautājums, jā? Nu, savā ziņā, jā. 800 punkti. 50 punkti. Tagad gāžamo jautājumu. Nē, viņiem vai jutīs. 10. jautājums. Latvijas pilsētas. Valdemār. Kura pilsēta atrodas vistuvāk Talsiem? Stende no pilsētas. Stende. Stende, es saku Stende. Nekļaujiet tik skandīgi. Dzirdēs. Kandavā kaut kādā. Ja tad Valdemār pils vai arī Stende, ja Stende. Stende nav pilsēta. Un tad ņemam vai neņemam? Sasmaka tad. Nu, Valdemār pilsēta. Nē, tas būs pie... Ja būs, tad tas būs pie papildu. Ņemam papildu punktus.
50 paņemam, un tad ir vēl viens papildu jautājums, kur tev ir 30. Uz tevi viss tad būs, jā. Nē, es tā negribu. 10 varbūt tomēr. Nu labi, ņemsim 10 punktu papildu iespēju. Otra Talsiem tuvākā pilsēta ir Valdemāra pils. Kā mums paveicās? Dundaga? Nē, Dundaga nav pilsēta arī. Nē. Tas jau ir vēl uz ziemeļiem. Talsi. Stende nav pilsēta. Kabila, Kandava. Nē, tās ir, es domāju, tālāk. Mums 30 punkti tāpat ir jāpaņem. Nu, jā, ir. Ak, izšķirošais jautājums. Jā, tur nekā darīt, jā. Tā kā mums noņēma mūsu atbildi, tad mēs ņemsim arī otru papildu iespēju, 30 punktus. Tu labi, ka noņēmi vismaz. Jā. Ne? Tā ir viena no jaunākajām Latvijas pilsētām. Pilsētas tiesības agrākajam pilsētas ciematam piešķīra 1991. gadā. Stendi? Jā, un ar to mēs tad ejam mājā. Labi, laiks ir beidzies, papildu iespēju mēs nevaram paņemt. Nu jā. Un tāpēc mēs minēsim, ka tā varētu būt stende. Minēsiet, ka tā varētu būt stende. Man te variantus dot tā diezgan pārliecināt, es pats atšaubos, jāsaka. Ne, pagaid, Kārli, tev teica, sakam stende un braucam mājās. Tas neizklausās pārliecinoši. Tieši tāpēc es saku, ka mēs minam. Jūs daudz ceļojat? Vispār ceļoju, jā. Cenšaties? Jā. Manuprāt, šīs vasaras gala mērķis varētu būt jums stende. Aizbraukt uz stendi pilsētas centrā. Pavaicāsiet, kurā gadā jūs esat nodibinājušies? Kurā gadā jums ir piešķirtas pilsētas tiesības? Un te jūs dzirdēsiet, mums pilsētas tiesības piešķīra 1991. gadā. Madona vecāka? Atbilde ir pareiza. Tā ir stende. 760 punkti, kungi. Apsveicu, jūs esat finālā. Jā. Normund, atkal. 10 punkti. Bet spēle bija laba. Spēle bija laba. Laba. Paldies, tiešām spēle bija laba, abu komandu izpildījumu. Es varu piekrist, jā. Paldies. Paldies. Labi, ka jūs tā draudzīgi vismaz šķiraties. Normund, es izmantošu dienas stāvokli, es aicināšu pirms balsot skatītājs. Drīkst? Paldies, jā. Ja jums patīk Normunda komanda, īsņā rakstiet kom, lieciet atstarpu un cipariņu 1 uz numuru 159. Kā jūs tā kā finālām nobrieduši? Vēl jau ir laiks. Vēl ir laiks. Briesta. Karti mācīs. Mums fināli vajag tikpat interesantu kā būs pusfināls. Skatītāji, mēs ar Kārļa komandu tiksimies finālā jau nākamnedēļ, bet jūs varat izrādīt arī par šo komandu savas simpātijas, un iespējams viņš spēlēs simpātiju spēlē, kas mums būs pēdējā sezonā. Lai par viņiem nobalsot, jums īsņā ieraksti kom, lieciet atstarpi cipariņu 2 un uz numuru 159. Zvaigznes ABC dāvā labas grāmatas arī šoreiz. Un te ir pasaule Klārksona acīm. Tas ir Top Gear galvenais vīrs. Pietiekami liela dzīves pieredze, lai viņš varētu, piemēram, padalīties par to, ko viņš ir uzzinājis. Kā, piemēram, kā tikt vaļā no beigta roņa. Piemēram, humors labs. Un Enijs Bīze, Vladimirs Kajaks, visi tie, kas ir skatījušies Latvijas televīzijas populāro seriālu Likteņa līdumnieki, uz šī stāsta motīviem tad arī viņš ir taisīts. Džentelmeņi, mīļš paldies par spēli. Paldies arī jums, skatītāji, par šo brīnišķīgo pirmdienas vakaru. Rekā, mēs vēl vienu finālistu esam noskaidrojuši. Un tas nozīmē tikai to, ka nākamnedēļ mums fināls. Tiekamies nākamā pirmdien.